Paldies, Elīna, par tavu uzstāšanos. Redz, ka tas ļoti priecīgi, ka tas ir izdarīts. Tas noteikti nav vienkārši stāvēt liela pūļa priekšā. Un no šī pūļa daži cilvēki ir pajautājuši arī jautājums tev personiski. Un tas pirmais jautājums ir tāds, kas ir radošais process un cik daudz laika tam būtu jāvēlta uzsākot jaunus projektus vai jaunus biznesus? Radošais process. Man liekas, radošais process noris visu laiku. Vai man ir jārunā, jāpieņem darbā kāds darbinieks, tas arī ir ļoti radošs process. Vai man ir jārada apaudu dizains, vai man ir jādomā, kurā virzienā attīstīties un kā es to pārdošu. Un īstenībā tas radošais process, tas jau visu laiku notiek. Un nekad nebeidzas. Un nekad nebeidzas, jā. Bet cik daudz laika tu tam velti ikdienā? Tas tā kā ir tāds nemitīgs smadzeņu process arī miegā, vai? Ja? Jā, par to ir stāsts, kad īstenībā atgriežoties un savienojot šos jautājumus abus, daudziem liekas, ka tas radošais, tad tas ir tas, kad mēs radam to dizainu. Mēs tagad radam kurpes dizainu vai kādu produktu dizainu. Bet patiesībā tā dizaina daļa jau ir ļoti maza no visa tā procesa, lai patiesībā viņš tiktu realizēts, lai kāds to pamanītu, lai kādam tas patiktu, lai viņš to iegādātos un lai tu spēju atkal turpināt. Un tas ir nemitīgi, tas ir šausmīgi daudz darba. Man nav sestdienu, svētdienu. Nu tā ir, kad es sev pasaku, viss sestdienas, svētdienas, šo sestdienas, svētdienas jūtu, es neko nedarīšu, bet praktiski visu laiku. Un tas otrs jautājums ir saistīts ar pirmo jautājumu, proti, kas ir, piemēram, 3 lietas varētu nosaukt praktiski, kas ir tās, kas tevi mudina, vai kas ir jāatcerās, lai to radošumu neaizmirstu, lai tomēr tevi uzturētu tai formā, jo tomēr tā rutīna iestājas. Kas ir 3 lietas, ko tu ieteiktu citiem uzņēmējiem vai topošajiem uzņēmējiem? Patiesībā par to rutīnu es tieši pagājušo nedēļu par to domāju, kad tas dzīves straujais temps, visas šīs ikdienas situācijas, kas ir tādas rutīnas situācijas, un viņas tevi novada brīžiem tādā stāvoklī, ka tu tā kā ej, bet ir jāmāk kaut kā sevi apstādināt, ir jāmāk sev dot arī kaut kādu gan šo brīvdienu, gan arī tādu tā kā iespēju gribēt vēl kaut ko, iespēju tiekties uz kaut ko, nevis tikai, tā teikt, kulties pa to ikdienas riteni. Un noteikti es domāju, ka tur, jā, man izkrita tikko domā. Pirmais ieteikums būtu arī apstāties šajā visā skrējienā, lai būtu radoši. Varbūt vēl kādi praktiski ieteikumi, piemēram, 1 vai 2. Tad noteikti tie ir tie draugi, tuvākie kaut kādi cilvēki, ar kuri ir vajadzīgs apkārt, kā lojāli cilvēku bariņš, ar kuriem tu zini, šitam es vienmēr varēšu pazvanīt, un mēs varēsim vienmēr viens otram izsūdzēt savus bēdas, vai atkal tieši otrādāk riktīgi tur uzpumpēt enerģiju, aiziet, paballēties. Un tas ir vēl tāds ļoti svarīgs faktors, runāties apkārt ar cilvēkiem, sevišķi, ja ir kaut kādas lietas dzīvē, ko tu nevari līdz galam saprast tā vai tā. Un, jākultu, respektīvi, tā ir tāda higiēna īstenībā, ka ir visu laiku jāmeklē sev, teiksim, kaut kāds, vai tu lasi grāmatas, vai uz teātri, vai tu tiecies ar cilvēkiem, vai tu brauc pie dabas. Baudi. Un tā ir higiēna, jo īstenībā tas dzīves tiešām process ir tik ātrs un strauji, ka tu vari aiziet tikai darbos, un tā kā, ir, jā. Un ko tu domā par šo konferenci Liepājā un tās norisi? Tas pēdējais jautājums. Es domāju, ka tas ir fantastiski. Liepāja vispār ir mana mīļākā Latvijas pilsēta. Tā, kad man bērnība laukos tepat Durbē pagāja. Un, pirmkārt jau Liepāja vispār ir malači. Un otrkārt, ļoti laba programma, ļoti labi runātāji. Tas viss arī, ko es noskatījos, ļoti interesanti, iedvesmojoši, un es ceru, ka tiešām visiem būs pēc tam tāds. Un baigā atziņa īstenībā. Es šajā konferencē sapratu pirmo reizi, cik liela nozīme ir pirmajiem runātājiem. Respektīvi, tas Baņuts Rubes video, es domāju, viņš iegriez vispār to visu pavisam vēl savādāk, fantastiski.
Paldies, Līna. Ļaušu tev doties, iepazīt vēl vairāk cilvēkus un veidot kontaktus un palikt tikpat radošai. Paldies!